tikai uzlabot savas lietas. Kāpēc tu to gribi zināt? Mēs apspriežam projektu. Mēs projektu. Jā, tu visu laiku esam apspriest projektu. Tā pats novirzēs par Ikšķeles iekšējiem problēmām. Kāds ne par ko citu negrib runāt? Nē, bet es gribu, ja es uzaicinātu uz diskusiju par projektu, es gribu runāt par arhitektūras kvalitāti, nevis par Ikšķeles iekšējiem problēmām. Lai cilvēki pasaka, un tad mēs runāsim. Bet tā mēs sēdēsim līdz rītam. Īsumā, saki. Jā. Tad es esmu priecīgs par sakārtoto laikmetīgu kultūru vidi Ikšķelē valsts priekšsēdētāju Maiju Jālotu. Un mēs, pirms mūsu biedrības dibināšanas, mēs vērsāmies ļoti daudzām vēstulēm pašvaldībām, nevis pie projektētāju. Jo mūsu saikne ir ar pašvaldību. Saprotiet, ja projekts to pusslepē, ja mēs pat nezinām, ka tiek mainīta vieta, kurā novietos šo projektu, ja tas nenotiek ar sabiedrisku apspriešanu, jūs piekritīsiet varbūt, ka projektējot, es nezinu, kāds tik nav pateikt, projektējot ēku, jāsāk, viņš ir ar vietas izvēle, tas ir pamats, tas ir galvenais. Pašvaldības bija izvēlēsies. Un bez kādas apspriešanas, bez kādas vispārēšanas. Viņiem ir attīstības plāns, mēs tagad neatstāvam vietu. Viņi izvēlās vietu un tas uz projektu. Mūsu attiecības ir ar pašvaldību, nevis ar projektētāju. Mēs esam iedzīvotāji. Un jūs zināt, ka mums ir šī ignorance no pašvaldības un neatbildes mūsu atsevišķi cilvēki, ne sarunām, ne vēstulēm. Mēs dibinājām šo savu biedrību tieši šādu jautājumu risināšanai un sevis aizstāvēšanai, un Ikšķeles ainavas aizstāvēšanai, un tāpēc arī mēs nodibinājām tikai tagad šo biedrību. Tikai tāpēc. Tas nozīmē, kā tad jūs varēs saskaņot, ja jūs nekontaktējāt? Kā mēs varam kontaktēties ar arhitektiem, ja mēs pat nezinām, ka top šāds projekts? Tas to patiesībā pretlikumīgi, viņš to projekts. Saprotiet, mēs protams zinājām. Pretlikumīgi, tas ir šis projekts nav pašvārds. Ja mēs runājām, ja jūs gribat šeit profesionālu diskusiju, tad jau pirms gada jūsu profesionālajā portālā, arhitektu portālā, bija liela diskusija par šo projektu, kur piedalījās gan arhitekti, jūs to joprojām varat internetā redzēt, gan iesaistītā Zane Kārpova, gan arī cilvēki, kas ir teiksim, par Ikšķeles kultūru vidas saglabāšanu, kas ir sabiedriskas personas, kas vēlās, lai tur netiek realizēts šāds milzīgi dārgs projekts. Tāda ļoti profesionāla diskusija tur bija. Un ja mēs šeit runājam par profesionālu diskusiju, tad es uzskatu, ka šī profesionālā diskusija nekādi neizslēdz šo diskusiju, ka pasūtītājiem nav nekādas daļas, ja sabiedrības viedokli. Un ja arhitektu birojas vēlas organizēt un realizēt šādu lielu projektu bez sabiedrības atbalsta, tad es atvainojos, tas arī ir jautājums par šī arhitektu biroja vēlmēm un piepildījumu. Ja, tā ir arī profesionalitāte. Un nevajag šeit visu tagad noreducēt. Es atvainojos, mēs pirms pusotra gada izgājām cauri jau arī visiem reālajiem projektiem. Arī šim ētiskajam konfliktam, arī nodibinājumam Francēm Karpovs, ja? Kas bija vienkārši izveidot kaut kādu fiktīvas nodibinājumus, ja, acīm redzot, lai varētu veikt šīs, lai nebūtu interešu konflikts. Mēs rakstījām vēstules uz visām vietām. Uz visām vietām. Es pateikšu kā pašvaldības pārstāvis. Es negribu runāt par politiku, es pirms gribētu pateikt lielu paldies Krastiņa kungam par šo savu slēdzienu. Es domāju, ka tas es saprotu viņam pieejamās informācijas apjomā, viņam bija šis te pieejams, tātad, cik bija saprotu tehniskais projekts, jums bija kaut kas pēdējā brīdī. Un varbūt tās, ka viens otrs jautājums vienkārši šeit nemaz nebūtu diskutēts, un es domāju, ka tur šī lieta tiešām ir pietiekoši profesionāli, un par šiem lietām varētu runāt. Es tomēr gribētu atgādināt, ka pašvaldība kā pasūtītājs mūžīgi nedrīkstēja mīcīties uz vietas. Un ja jums šeit izlien varbūt cauri, ja, šeit ir šī te, diemžēl, mums ir kultūras biedrības nams Ikšķelē vienīgais Latvijas valstī, kuru pateicoties Ikšķeles novada domas savu laiku ļoti pozitīvai attieksmei pret visām atjaunotajām organizācijām, sabiedriskām, tā skaitā kultūras biedrībai, atgriez visus īpašumus atpakaļ. Un, diemžēl, mums bija sadarbības līgums, kura rezultātā pašvaldība, kuru iniciators biju es personīgi, ja? Un kurš pierunāja domu savā laikā, lai šī sadarbības līgums būtu.
Šodien mums ir vēstule, kad kultūras biedrība tātad vēlas, un tātad viņš ir pārtraukts. Es atvainojos, es pabeigšu, es nepārtrauktu. Pagaidiet, sadarbības līguma rezultātā 7 gadu laikā, kamēr darbojās sadarbības līgums, domes šajā biedrības namā par vienu mazu neieskas sienās. Es tātad gribu pabeigt savu teikumu. Tad, kad gribēju iesist, es atvainojos. Tiešām vienreiz neizdevās iesist naglu, jo kultūras biedrības namā iekšā netika toties elektrību un apkur, gan par cik tur izšķilieši piedalās kolektīvos, tika maksāt. Bet es gribu pateikt, ka īstenībā jums šeit kā profesionāļiem tiešām ir ļoti labs secinājums viens, ka jūs saprotiet, ka būtībā šeit nav konflikts starp Ikšķilas iedzīvotājiem. Šeit ir iniciēts konflikts starp Ikšķilas novada kultūras biedrību un Ikšķilas pilsētas pašvaldību. Mēs jau pārstāvam arī tos cilvēkus, kas dzīvo Tīnūžos, Dobelniekos. Mēs pārstāvam tos cilvēkus, kas dzīvo Daudzstāvu mājās un visus pārējos. Un šajā situācijā mūsu uzdevums, un kā pasūtītājiem, mūsu uzdevums ir iet pēc iespējas ātrāk uz priekšu. Tāpēc mēs esam pasūtījuši šo te projektu. Mēs esam ļoti pateicīgi recenzentam, ka viņš ir izteicis savus priekšlikumus. Es domāju, ka celtniecības gaitā mēs ļoti daudz jautājumus varam risināt. Un pats pēdējais. Mēs esam pilnīgi atvērti diskusijai ar Ikšķilas novada kultūras biedrību, ar Ikšķilas biedrību un turpināt, jo tas būtu tiešām fantastisks risinājums. Tas, kas bija šī kultūras kalna ideja, ja, kad savieno abas ēkas vai ne, un visu realizē. Tas bija fantastisks risinājums visai Ikšķilei. Un vēl pats pēdējais. Šo telpu izvietojums. Visu kultūras komitejas priekšsādātāji Ingunu Bērziņu var apstiprināt, un viņi ir piedalījusies kopā ar Zani Bēķi, 2 domas deputātus kultūras komitejā. Ar visiem kolektīviem kopā, ieskaitot kultūras biedrību, tika izrunāts, kurā vietā, kuras telpas atradīsies. Un šī diskusija bija. Kāpēc šī diskusija pārtrūka? Es domāju, ka varbūt tā ir abu pušu problēma. Un ja šodien, piemēram, es saprotu, šeit varbūt viens otrs vēlās drusku tā kā uzbraukt un kaut ko pateikt, tad es pateiktu, ka vijā kultūras biedrība Ikšķilē. Nākiet, sniedziet roku un strādāsim kopā Ikšķilas labā tālāk. Nevis teiksim, ka man pienāk cilvēks uz ielas un saka, ka mēs taisamies būvēt metāla monstru. Cilvēks pienāk uz ielas nevis ar meliem vākt parakstus. Mīļie cilvēki, tad nāksim kopā. Mums taču, jums tā Ikšķila tikpat vajadzīga kā mums. Es Ikšķilē kopš 79. gada dzīvoju. Es dzīvoju gan ielā lejā, taisni zem estrādes. Es redzēju, kā to estrādu būvēju. Es viņu redzēju. Visu to. Vilnieši, un sako redzēju. Lūdzu, mīļie Ikšķilieši, ko jūs te dariet? Man ir kauns. Pa jums kauns. Teikšu kā jūs. Arhitekti vēlās izteikties par projektu. Tāpēc es aicinu to arī uzklausīt. Tas varbūt liks daudziem nomierināties, daudziem satraukties vēl vairāk, tāpēc es dodu vārdu Nevam. Arhitekti Nevam. Tiešām izbrīnumu atkal rāda šī kārtējā sapulce, kad arhitektu un aba notiek, teiksim, kaut kāda pašvaldības iekšēju dēļas mazgāšanu. Kam tas interesē? Nevajag tad sākt profesionāļus piedalīties jūsu, teiksim, sociālās attiecības. Risiniet viņus paši. Bet, ja visam tam pa katalizatoru kalpo viens projekts, tad tiešām ir vērts atnākt uz arhitektu savienības un paprasīt padomu arhitektu. Paldies, ka jūs to izdariet, un žēl, ka to neiniciēja paši arhitekti, kas varēja prasīt padomu pirms biedrības sāk rasties un pajautāt autoritatīvu viedokli par konkursu nolikumu vai par konkursa norisi, jo pašā sākumā jau pieļautas vienā aiz otras neskaitāmas kļūdas. Un visi jūsu tie kašķi ir tikai sekas visam tam pieļautam kļūdam. Vietas izvēle notikusi spontāni, bez īpašas apspriešanas. Programma sastādīta droši vien kabinetā, daži kultūras darbinieki sarakstījuši viņam vien nepieciešamas telpas, paši īsti nezinot, kādas mēdz tās telpas būt, ne projektēšanas normatīvus, ne visādas citas tehniskas lietas. Tālāk izsludināts konkurss. Kuru konkursu var sarīkot pa pusotru mēnesi? Smieklīgi un vēl cerēt uz rezultātu. Protams, iesniegti 2 projekti. 2 projekti, tas nav konkurss. Tā ir formāls iegans
slēgt līgumu. Tā ir atmaska, ko var parādīt jebkura kantori. Mums bija